jūsu vārdam nebūs iedarbības spēka, ja jūs nebūsiet pārliecināti par to, ko gribat teikt, un nepratīsiet savu pārliecību aizvadīt līdz klausītājiem. Tāpēc pats galvenais jābūt pilnīgi pārliecinātam par savu viedokļu priekšrocībām un jātic savām zināšanām un spējām. Ir iznākusi Antonijas Apeles grāmatu prasme runāt publiski, jau kā jauns pārstrādāts, papildināts izdevums. Grāmatai klāt tehnoloģijas sasniegumi, disks. Te ir ierunāti vingrinājumi. Andrejs Žagars man teica, vai tas ir aktieriem. Protams, ka tas ir aktieriem. Grāmata varētu būt ļoti vajadzīga lektoriem, skolotājiem, bērnu dārzu audzinātājiem, jo viņi taču iemāca mūsu bērniem runāt. Grāmata, kas ir tapusi, mēs varētu ierindot reto grāmatu plauktā, latviski izdoto grāmatu plauktā, jo šī grāmata ļoti ilgi gaidīta, lolota. Es domāju, ka šī grāmata arī dos lielu pienesumu noteikti dramatiskajā mākslā, teātra aktieriem, jauniem studentiem. Antonija ir ļoti daudz ko devusi. Es esmu tā patīkams samuls būt viņiem blakus. Mēs ilgi esam tikušies, un es saprotu, ka man arī viņa ir ļoti daudz devusi. Un klausoties viņas dzīves gudrību un dzīves mācību, tas man ir devis ļoti daudz. Ja mēs neticēsim paši sev, tad visas tās runāšanas par to, ko vajag darīt, lai Latvija pastāvētu, viņas izkopēs gaisā. Īpaši jaunieši, ticiet, es varu un es daru. Galvenais runāt īsi. Un kā teica Mārtiņš Luters, uznāc stalti, atver muti un pēc iespējas ātrāk aiz.